Pagājušās nedēļas konkursā uzvarēja Sarmīte no Kuldīgas un balvu, gurķiņeļu un matu kopšanas līdzekļi no DSD viņa saņems pa pastu. Bet šodien parunāsim par lieko svaru un tā radītajām problēmām. Latvijas uzņēmums Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts, apkopojot zinātniskos pētījumus par apetītes nomākšanas problēmu, ir izstrādājis jaunu pārtiks produktu. Īpaši uzmanība tika pievērsta cilvēku ieradumam uzkost vakaros un naktīs. Nakts uzkodai ir jāsniedz bauda patērētājiem, bet vienlaicīgi arī jānodara iespējami mazāk skaitējums veselībai. Paradums ēst naktīs izsauc ne tikai vainas sajūtu, bet vēl vakarā vai naktī uzņemtais ēdiens veicina liekā svara pieaugumu. Tādēļ tiem, kuriem ir grūti kontrolēt ēdienu uzņemšanas biežumu, tiek rekomendēts sāta sajūtu regulējošs produkts no dabīgām izēvielām. Naitsnek, nakts uzkoda, produkta uzdevums vai funkcija mazināt apetīti un veicināt svara mazināšanu. Problēma ir aktuāla. Institūts strādāja 3 gadus, lai tiktu pie šī produkta. Bija jārisina daudz problēmu, ne tikai sakarā ar receptūru, tehnoloģiju, bet ar kādām mašīnām to ražot. Ja Latvijā, un teikšu tā vispār Eiropā, nav tādas tehnikas, kuras varētu saražot to, kas ir vajadzīgs. Pēc šīs formulas izstrādes mums vajadzēja to visu pārnest ražošanas līmenī. Un tad mēs sākam ar to masas pagatavošanu, mums attiecīgi sasveram izēvielas, pēc tam rūpīgi viņas samēsam un pēc tam jau ievietojam mums bolusu formēšanas iekārtā. Naitsnek ir bolusu vai lodīšu formā, kas izgatavota no dabīgiem ingredientiem. Produkta receptūra ir sastādīta tā, lai Naitsnek nodrošinātu sāta sajūtu uz produkta tilpuma palielināšanas rēķina kuņģī, kam piemīt ēst griba nomācoša nomierinoša iedarbība. Produktam ir arī vispār spēcinoša darbība uz gremošanas sistēmu un organismu kopumā, kā arī imunitāti stimulējoša darbība. Produktu var lietot ne tikai kā nakts uzkodu, bet arī svara samazināšanai. Jau mēneša laika ir rezultāti, jā. Un kā mēs zinām, ka vispār ļoti bieži zinātnieki paši uz sevis, jā, izmēģina kaut kādus jaunus produktus, jā. Un tiešām mēs paši uz sevis redzējam tos rezultātus. Un process notiek diezgan ātri, jā, mēneša laika jau ir rezultāti. Protams, tas ir atkarīgs no cilvēka, jā, bet jau uz kilogramu tur var gandrīz jau 2 nedēļu laika notievēt, lietojot šo produktu. Naitsnek sastāvā ir žāvēti āboli, koncentrēta frakcionēta ābolu sula, topinambūra milti, maguņu sēklas, garcīnijas ekstrakts, ingvers, kanēlis un feņheļa sēklas. Ideja ir tāda, viņa ir sagatavota no dažādiem augiem. Tātad tur nav nekādu ķīmisku vielu, ir bioloģiski, pieejami visi augu substrāti, kas ir samalti, saprasēti un izveidota tāda, apaļas bumbiņa struktūra. Un cilvēks apēdot šo produktu, protams, tās dabīgās šķidrvielas visas piebriest, un principā līdz ar to rodas sāta sajūta, samazinās apetīte un ēstgrība arī samazinās. Un cilvēks apēd skaitliski mazāku to porciju nekā, plānojas iepriekš. Otra lieta, tātad produkti centrāli iedarbojas galvas smadzenē. Šeit ir vielas, dabas vielas, vēlreiz teikšu, tā pilnīgi naturāls produkts un arī nomac apetīti. Vēl, kas jāpasvitro, sakarā to, kā veidos tā gļotas, viņi apvelk, aplipina kuņģi 12 pirzarnu, un tādēļ, ja es esmu tukšā dušā, man nerodas nekādas nepatikamas sajūtas. Svara samazināšanai ieteicams lietot 1 bolusu 3 reizes dienā pirms ēšanas, katram bolusam uzdzert 1 līdz 2 glāzes ūdens. Produktu var lietot ilgstoši. Efekta pastiprināšanai bolus lietošanas laikā vēlams samazināt uztura kaloritāti un paaugstināt fizisko aktivitāti. Viena no galvenajām mūsdienu sabiedrības veselības problēmām ir liekais svars. Ar to saskarties var ik viens. Nevelti attīstītās pasaules valstīs apmēram 1 miljards cilvēku sadzīvo ar virssvaru, savukārt 500 miljards cieš no liekā svara. Izņēmums nav arī Latvija. Izrādās, Latvijas sievietes, kas cieš no liekā svara, ir 3. vietā Eiropā. Liekais svars ir globāla epidēmija pašlaik pasaulē un aptuveni 1 miljārdu cilvēku cieš no šīs problēmas. Aptaukošana ir slimība, kura viņa jau sen jau uzskatīta par slimību, tas nav kaut kāds kosmetiskais defekts, bet tā ir slimība, kura saistīta ar lieku tauku uzkrāšanu organismā. Lai likvidētu šo problēmu, līdz šim tika ieteikts pamatā pacientiem ievērot diētu,
paaugstināt fizisko aktivitāti, kas neapšaubām ir pareizi. Bet statistiski ir tā, ka tikai viens cilvēks no 20 var svaru nomest un viņu noturēt līmenī. Tā ir statistika, ko nevar apmānīt. Aptaukošanās nav tikai kosmētiska problēma. Liekais svars ir bīstams veselībai un pat dzīvībai. Tā var radīt dažādas blakus saslimšanas, tādējādi nopietni kaitējot veselībai. Jo lielāks ķermeņa masas indeks, jo lielāka blakus saslimšanas iespējamība. Jāsaka, ka bariatriskā ķirurģija ir viens no veidiem, kā var samazināt gan zāles, varbūt pat pavisam izvairīties no zāles lietošanas pie cukura diabēta, pie otrā tipa cukura diabēta. Bariatriskās jeb svara samazināšanas operācijas ir efektīvs veids, kā ārstēt smagas aptaukošanās gadījumus ar lieliskiem ilgstošiem rezultātiem. Latvijā pat labi izmanto 3 svara samazināšanas operācijas – regulējumās kuņģa saites uzlikšana, kuņģa apiešana un kuņģa samazināšana. Par operāciju runā tad, ja pacienta ķermeņa masas indeks ir virs 35. Varētu runāt par nedaudz mazāku ķermeņa indeksu, ja ir jauns cilvēks un viņam ir otrā tipa cukura diabēts. Jo domāju, ka nebūtu pareizi gaidīt, kamēr viņš uzādās, un tad mēs viņu operējam. Otrs variants ir, protams, kad ja pacients domā veikt šādu soli savas veselības labad, acīm redzot, vispareizākais viņam ir nākt uz konsultāciju pie ķirurga. Inai bariatrisko operāciju veids pirms nepilna gada. Lēmums nenāca viegli, bet tagad zaudētie 45 kg ļauj dzīvot vieglāk un krietni uzlabojusies veselība. Es jūtos aktīvi, fiziski un, protams, man fiziski ir vieglāks kustēties, staigāt un uz augšu pa trepēm vieglāk iet, ar bērnu vieglāk nodarboties nekā tālāk. Un, izskatos daudz labāk nekā iepriekš. Bariatriskās operācijas nav valsts apmaksātas, bet ir iespēja, ka atsevišķas bankas varētu kreditēt šos pacientus, un tā būtu papildus motivācija sākt jaunu, veselīgāku dzīvi. Jāceras, ka liekais svars negatīvi ietekmē visu organisma darbību. Šajā sižetā vairāk uzzināsim par to, kā tas negatīvi iedarbojas uz aknām. Aknu steatoze, jeb taukainā hepatoze, ir viena no izplatītākajām aknu patoloģiskajām atradnēm. Saulēcīgi nepievēršot uzmanību, slimība progresē un var novest pie cirozes, jo nav iespējams paredzēt slimības iznākumu. Tam, kāpēc aknas aptaukojas, iemesli var būt dažādi. Taukaino hepatoze. Iemesli šai slimībai, tādi 2 lielākie iemesli ir alkohola lietošana un tā saucamā nealkohola taukainā aknu slimība, kas rodās cilvēkiem galvenokārt tiem, kuriem ir liekais svars, kam ir vispārēja ķermeņa aptaukošanās un līdz ar to aptaukojas arī aknas. Ir arī daži retāki iemesli. Taukus aknās var veicināt uzkrāšanos arī C hepatīta vīrusu un Vilsona slimības gadījumā, bet tās ir tādas retākas lietas. Un dažu medikamentu lietošanas gadījumā arī var veidoties tauki aknās. Pirmais un galvenais, lai aknas saglabātu veselas, ir veselīgs dzīvesveids, kas sevi ietver fiziskās aktivitātes un sabalansētu uzturu, jāizvairās no medikamentu un alkohola lietošanas. Aknām būt veselām palīdz arī hepatoprotektori, kas satur fosfolipīdus. Kas attiec uz hepatoprotektoriem, tos var lietot kā papildus līdzekļus. Ja? Viņi stabilizē šūnu membrānas, mazina iekaisumu aknās, bet lietojot viņas vienas pašas, nevajag gaidīt, ka mēs varam dzert alkoholu, cik gribam, iedzersim hepatoprotektoru un viss būs kārtībā. Nē, tas ir komplekss pasākums. Daudzas slimības var viegli atpazīt, bet aknu slimības nevienmēr ir vienkārši atklājamas. Dažādi faktori var veicināt aknu bojājumus. Esenciāle Forte N ir medikaments, nevis uztura bagātinātājs. Tas satur fosfadidilholīnu, kas iekļūst aknu šūnu iekšpusē un palīdz tās atjaunot. Esenciāle Forte N augstā efektivitāte un drošība pierādīta klīniskajos pētījumos. 14. novembrī visā pasaulē tiek atzīmēta diabēta diena. Par godu Vispasaules diabēta dienai arī Veselības centru apvienības medicīnas centrā Puls 5 un Meža parka doktorātā tika rīkot akciju, lai iedzīvotāji varētu uzzināt savu cukuru līmeni un vajadzības gadījumā pierakstīties uz konsultāciju.
Kā tas notiek? Pacientiem tiek veikta ekspresa diagnostika cukurdiabēta līmenim, un ja tiek rakstīta gan patoloģija, gan norma, un tad, ja ir konstatēts, ka tomēr ir novirzi no noteiktās cukuru līmeņa normas, pacients tiek pierakstīts pie speciālista endokrinologa, kas papildus pieņems, ir atrunāts laiciņš, kad dakteris strādās, to zina pulsu reģistratūra. Nākošais, kas ir ļoti svarīgi cukurdiabēta pacientam, ir pareizs uzturs. Tādēļ mēs rīkojam lekciju, bezmaksas pasākums tas ir. Pacienti noteiktā laikā var atnākt, mēs esam to izsludinājuši un noklausīties mūsu uzturs speciālista lekciju. Konsultācija ilgst aptuveni stundu, no 40 minūtēm līdz 1 stundai. Sākumā pacients pastāsta, ko viņš ikdienā ēd, kāds ir viņa dzīvesveids. Ja mēs izējam cauri katrai produktu grupai, tad cik piena produktus lieto, kādus piena produktus lieto, vai ēd dārzeņus, vai ēd augļus, tad visu to izprasu, kā arī par veselības stāvokli. Un tad pēc tam, balstoties uz šo aptauju, šo analīzi, tad es arī sniedzu rekomendācijas un izstāstu, kā tad varētu uzlabot savu ēdienu karti. Tāpat konsultē šos pacientus arī fizioterapeite Liene Grigāne, jo ļoti svarīgi arī fiziskā slodze, kā tu dari, cikos tu dari, cik bieži tu dari. Nākošais, kas ir ļoti, ļoti svarīgi cukurdiabēta pacientiem, tā ir pēdu aprūpe. Pēdas ļoti tāds līdzeklis, kas rāda, kā īstenībā pacients jūtās. Ja? Tās periferās angiopātijas, periferās asinsrites traucējumi un mūsu pēdas zināmā mērā ir cukurdiabēta spogulis. Diabēta pacienti vienmēr var atnākt uz pulsu gan pie ārsta, kas nozīmēs pareizo terapiju, diagnosticēs nozīmēs pareizo terapiju. Ja tāda nebūs nepieciešama, tad tā saruna būs savādāka. Tālāk, ja ir nepieciešams pareizs uzturs, pareiz zāļu lietošana, insulīna, pareiz ievade, cik kā un bieži izstāsta gan ārsts, tālāk to nostiprina māsiņa. Īstenībā es varētu pacientiem tikai teikt, nākat, mēs par jums parūpēsimies. Un īstenībā ieteikt, padomāt, vai nav par vēlu sākt sevi mīlēt. Varbūt sāksim to darīt ātrāk. Uzturs un vēlreiz uzturs ir galvenais un primārais ikvienam, un īpaši cukurdiabēta pacientiem. Viss sākās no ārējās vides izvērtēšanas, no tā, ko mēs ēdam. Jo viss tas, kas notiek iekšā, parādās uz ādas. Skaistums nāk no iekšā. Un ja mēs analizējam, ko mēs ēdam un kas mums ir vajadzīgs, tad varētu izdalīt pirmkārt ādas sausums noteikti saistās ar nepiesātājiem taukskābēm. Omega-3, omega-6 taukskābes polinepiesātinātās. Taukskābes mums ir nepieciešams. Ja omega-3 trūkst, ir ļoti daudz un dažādi pētījumi par šīm kardiovaskulārām saslimšanām, tātad sirds asinsvadu slimības, infarkti, insulti. Ja trūkst, tiek runāts par Alzheimera slimību, par reimatismiem, par dažādiem kognitīviem, mentāliem procesiem, un tas ir jebkurā vecuma posmā, ne tikai veciem cilvēkiem vai sievietēm, bet arī bērniem, pusauģiem. Omega-3 taukskābes ne tikai aizsargā sirdi no dažādu kaitīgu faktoru iedarbības, bet arī uzlabo ādas stāvokli. Skaistai ādai iesakām Actavit omega-3 zivju eļļu. Savukārt Actavit naktsvetes eļļa ir viens no bagātākajiem taukskābju avotiem. To iegūst augstas presēšanas ceļā no augu sēklām. Linolskābei un gamma-linolēnskābei piemīt iedarbību uz sieviešu organismu specifiskām funkcijām. Turklāt Actavit naktsvetes eļļa satur virkni vielu, kas ļauj saglabāt veselus matus, ādu un nagus, mazina ādas un endokrīno saslimšanu risku. Ik viens grib būt vesels un laimīgs. Sports un sabalansēts uzturs ir nedalāmas lietas, kuras tikai miedarbībā spēj dot vēlamo rezultātu. Jebkurā gadījumā ir jānovērtē speciālistam gan katra cilvēka fiziskās aktivitātes līmenis, gan arī vielmaiņa, dzīves stils. Šī uzņemtās kalorāžu daudzums ir atkarīgs ne tikai no aktivitātes, arī no vecuma, dzīmuma un tā tālāk. Par uzturu speciālistu mācās 6 gadus. Tāpēc svarīgi dodoties uz vizīti pārliecināties par speciālistu izglītību. Mēs uzaicinātu arī pie sevis uz diagnostiku, jo šajā diagnostikā, ko veicam ar aparātu Sensitive Imago, mēs īsā laika periodā varam uzzināt par to, kā funkcionē mūsu organisms. Līdz ar to mēs uzzināsim, kā strādā aizkuņa dziedzers, kā vairoga dziedzers, kā darbojas visa mūsu gramošanas sistēma. Šī ir ļoti vienkārša, ērta metode,
nepilnas pusotras stundas laikā jūs uzzināsiet visu par savu organismu. Un tad mēs varēsim stādīt plānu, kā turpmāk rīkoties, un arī konsultējoties ar uzturspeciālistu, veidot pareizi savu diētu. Mīļi gaidām jūs mūsu medicīnas iestādē. Sīkāku informāciju var apskatīties mūsu mājaslapā vai arī pazvanīt pa tālruņiem. Iepazīsimies Mukofalka oranžu granulas, kas palīdzēs pie aizcietējumiem. Mukofalka oranžu granulas satura olveida ceļmalītes sēklu kvalkus, augu izcelsmes vielas, kas palielina zārņu satura tilpumu, un tās lieto vēdra izējas regulācijai un paaugstināta tauku daudzumu asinīs ārstēšanai. Mukofalka oranžu lieto pie pastāvīga aizcietējuma stāvokļiem, kur gadījumos vēlama atvieglot vēdra izēja. Pacientiem, kam var būt ieteicams palielināt šķiedrvielu daudzums uzturā, piemēram, kairināts rasnās zarnas sindroma gadījumā, kā papildinājums diētai vieglas līdz mēren izteikts holesterīna līmeņa asinīs paaugstināšanās gadījumā, kā atbalsta terapija dažādas izcelsmes caurē gadījumā. Olveida ceļmalītes droga parasti dod laksatīvu efektu 12 līdz 24 stundu laikā pēc vienas lietošanas reizes. Šodien, 15. novembrī, vēl līdz 13.00 Rīgas Kongresa namā notiek Pasaules diabēta dienai veltīts labdarības pasākums, kuru laikā apmeklētāji var bez maksas veikt dažādas veselības pārbaudes un saņemt ārstu, diabēta aprūpes māsu un podologu konsultācijas, kā arī informāciju par cukura diabētu.